Sveiki! Šoreiz vēlos jums parunāt par lietu, kas saistās ar Krievijas centrālās bankas līdzekļiem, ar iesaldētiem līdzekļiem un to potenciālu konfiskāciju. Jau ir vairāk kā 800 dienas kopš pilnmēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā, kur ir virkne sankciju pieņemtas vai izdarīt spiedienu uz Krieviju. Un viens no tādiem sankciju elementiem ir arī iesaldēti līdzekļi, vai tie būtu privāti personu vai Krievijas federācijas līdzekļi. Un šajā reizē es gribētu varbūt vairāk runāt nevis par privātajiem līdzekļiem, kur tā juridiskā klauzulas ir diezgan sarežģītas, lai to risinājumu atrastu. Mēs redzam, arī Eiropā īpaši neiet labi šo līdzekļu ne tikai iesaldēšanu, bet kur vēl vairāk runāt par konfiskāciju, ir Eiropas tiesas lēmuņi, kur vienam oligārkam šīs sankcijas tiek atceltas, otram atkal piemērotas, un tas tāds nebeidzamais stāsts. Bet viena lieta, kas ir skaidra, tie ir Krievijas centrālās bankas finanšu līdzekļi, kuru kopapjoms Eiropā veido aptuveni 300 miljardus. 300 miljardus. Ja mēs gribam tādās saprotamos veidos izprast, cik tas liels apjoms ir, tad tas nozīmētu aptuveni izsniegt $4 katram pasaules iedzīvotājiem. Par tādu apjomu mēs runājam, par šādiem līdzekļiem, kas stāv dažādās bankās noguldītas Eiropas Savienībā. Un arī ne visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mums jārunā par atsevišķām dalībvalstīm, un es šeit runāšu konkrēti Beļģijas karalisti, kur šie līdzekļi ir aptuveni 190 miljardu eiro apjomā. Tagad ir jautājums, un tas ir uzlikts dienas kārtībā, jau vairākus mēnešus, es pat teikšu, kopš 24. februāra 2022. gada, ka būtu jāvirzās uz šo līdzekļu konfiskāciju un novirzīšanu Ukrainas atjaunošanai. Mēs redzam, kā es jau minēju, 800. diena, rezultāti īpaši nav, kaut kas ir pavirzījies uz priekšu. Tad jautājums, ko tad mēs varam Eiropas Savienības līmenī darīt? Pirmie soļi ir spērti, ir pieņemts tiesiskais rāmis, kas ļauj dalībvalstīm, kuros šie līdzekļi atrodas. Tātad šie līdzekļi, iedomāsimies arī 300 miljardi, viņi nestāv kaut kādā seifā, skaidrā naudā. Tie ir līdzekļi, likvīdi līdzekļi, kuri ir apgrozījumā. Tās pašas bankas, kurās ir noguldīts, viņas seifā nav, viņi tiek visu laiku cirkulēt. Un viņi ģenerē vai ražo peļņu. Un ir aprēķins, ka šie 300 miljardi eiro ģenerē aptuveni 6 līdz 7 miljardi eiro tieši šajos noguldījumu procentos. Sauksim viņus tā. Tad Eiropas Savienība ir pieņēmuši šo lēmumu, ka dalībvalstis var konfiscēt šos ģenerētos procentus no noguldījuma. Kā es jau minēju, Beļģijā ir lielākā daļa šai noguldījumi 190 miljardu apjomā, un viņi ģenerē 3 līdz 4%. Tad tagad, nevis 3 līdz 4%, bet 3 līdz 4 miljardi, kas ir arī diezgan liela summa, ko varētu uzreiz sniegt Ukrainai palīdzību, vai tā ir atjaunošanas, rekonstrukcijas ietvaros vai militārā ekipējuma iegādē. Tos 3 līdz 4 miljardus mēs varam izmantot, lai veiktu aizņēmumu starptautiskajos tirgos, kas pa šādu summu, es domāju, ekvivalenti, ja mēs runājam par 3 un 4 miljardiem, tad mēs varētu, es pieļauju, 40 līdz pat 40 miljardiem aizņemties, kur mēs varētu šos 40 miljardus novirzīt Ukrainai, vai tas ir bruņojuma iegādei vai atjaunošanas darbiem, rekonstrukcijai. Un, kad pienāk maksājums tātad par šo aizņēmumu izmantošanu, mēs izmantojam šo ģenerēto virspeļņas procentu, kas veido 3 līdz 4 miljardi. Tie ir tātad 10% no aizdevuma. Es domāju, ka šis ir tas ceļš, kur Eiropai ir tūlītēji jāskatās. Un šī arī būs atbilde tam samilzušajiem jautājumam, kas politiķiem arvien vairāk un vairāk nāk tie pārmetumi no iedzīvotājiem, no nodokļu maksātājiem, ka mēs esam snieguši, Eiropa snieguši 50 miljardus, ASV
nodokļu maksātāji rekomendēsim 60 miljardus, un tad rekurs stāv tie 300 miljardi iesaldēti. Kāpēc mēs neizmantojam? Es domāju, šis būtu tas visātrākais veids, kā mēs jau varētu mobilizēt noteiktu finansējumu apjomu atbalstam Ukrainai. Tā kā, tas īsumā bija tāda redzējuma saistībā ar Krievijas Federācijas centrālās bankas iesaldētajiem līdzekļiem. Un tagad atgriežamies pie jautājuma par privātajiem līdzekļiem iesaldētajiem. Tātad privāto juridisku personu, kā es jau minēju, 70 miljonu apjomā tā summa ir atbilstoši finanšu izlūkošanas dienesta datiem, atrodas Latvijas komercsabiedrībās un ir iesaldēti. Tad šeit ir jāskatās, ko ir pavisam nesen Igaunija pieņēmusi. Parlaments ir pieņēmis likumu, protams, prezidentam vēl ir jāizsludina, ir par šo privātu personu iesaldēto līdzekļu konfiskāciju, tātad novirzīšanu Ukrainas atbalstam. Esam vēršies pie mūsu kolēģiem Igaunijā, lai atsūta visu informāciju, kas saistās ar šī likuma projekta izstrādi, juridiski tiesisko argumentācijas sadaļu, un skatīsimies, ko tad mēs Latvijā vai varam šo iedzīvināt, un vai tas ir iespējams arī tikt īstenots. Un papildus, atgriežoties, ir jāmin arī tas, ko rietumu līderi saka, ka, ja mēs ķersimies Krievijas iesaldēto līdzekļu konfiskācijai klāt, tad būs atbildes reakcijas no Krievijas. Ziniet, viņas jau notiek tagad. Ne tikai uzņēmums pārņem reiderismu tādā formā veidā, bet arī konfiscē rietumu banku līdzekļus. Pavisam nesen, pirms pāris dienām, Deutsche Bank, vēl pāris Eiropas bankas līdzekļi ļoti primitīvā, brutālā veidā tika konfiscēti, iesaldēti, atņemti, un skaidrs, ka tās summas ir arī jau miljardos mērāmās, nevis pāris miljonos. Tā kā šeit ir skaidri pateikts, ka Krievija pasaka, arī nesoties to, vai jūs kaut ko konfiscēsiet vai nē, mēs jau to darām tagad un darīsim arī turpmāk. Tā kā es domāju, tas pavisam brīdis pieņemt jau izšķirošus mērus, nevis teikt, ja jūs tur darīsiet tā, tad mēs paturam tiesības darīt tā un šitā. Nē, ir jārīkojas tagad.